Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, klātesošie ministri. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amata kandidātam un amatam es virzu Raimondu Čudaru. Varam ir plaša nozaru ministrija, un vienlaikus noteikti šajā ministrijā būs jādomā gan par digitalizāciju, mākslīgo intelektu, gan par pašvaldībām, reģionu attīstību un arī pēc pēdējām vēlēšanām, kā mēs saprotam, arī par vēlēšanu procesu. Tāpēc mums valdībā ir vajadzīgs cilvēks ar plašu skatījumu, ar pieredzi un ar augstu profesionalitāti. Es domāju, ka Raimondam Čudaram piemīt visas šīs īpašības. Un Raimonds ir bijis vairāk kā 10 gadus Salaspils mērs. Un tas nozīmē, ka viņš ne tikai zina, kā norit darbs pašvaldībā, bet viņš arī spēj vadīt un attīstīt pašvaldību ilgtermiņā. Jo mēs visi varam lepoties ar to, kāda šodien izskatās Salaspils salīdzinājumā ar to Salaspili, kāda tā bija pirms 20 gadiem. Raimonds arī bija klimata un enerģētikas ministrs, kurš zaudēja amatu krītot valdībai, mainoties valdībai. Un Raimonds ir pieredzējis jau Saeimas deputāts, izglītots jurists, kurš, protams, arī orientējās gan valsts pārvaldē, gan arī likumdošanas procesā, vadot arī pieprasījumu komisiju. Un es domāju, ka tas dod iespēju Čudara kungam negaidīt kādu ieskriešanās procesu, bet viņš varēs strādāt kā varam ministrs jau no pirmās viņa amatā apstiprināšanas dienas. Mēs esam vienojušies par skaidrām prioritātēm, kas būtu digitālās pārvaldības attīstība un īpaši, kā es jau minēju, mākslīgā intelekta izmantošana arī valsts pārvaldē, strādājot kopā, protams, ar privāto industriju, jo tas ir ļoti svarīgi, ka tā nav tikai valsts pārvalde, kas attīsta mākslīgo intelektu, bet tieši pati industrija piedalās Latvijā tās attīstīšanā. Manuprāt, paldies arī Saeimai, jūs apstiprinājāt šo likumu, kas dos iespēju arī ministrijai turpināt šo darbu kopā ar privāto sektoru. Ļoti nozīmīgs darbs ir jāveic pie austrumu pierobežas attīstības un drošības stiprināšanas austrumu reģionā. Un kopumā, protams, reģionu izaugsmas veicināšana un ciešāks dialogs ar pašvaldībām, tas, protams, ir varam ministra viens no pamatdarbiem. Un, protams, arī pēc šīm pašvaldību vēlēšanām Saeimas deputāti ir atbalstījuši valsts prezidenta iniciatīvu par jautājumu par valsts noslēpuma pielaižu piešķiršanu domju priekšsēdētājiem. Tā kā es domāju, šis arī ir gana tāds izaicinošs jauns pienākums jaunajam varam ministram, ar kuru būs jātiek galā, arī veidojot jaunu praksi šajā. Tāpat, protams, kā jau minēja, vēlēšana procesa skrupuloza izvērtēšana un tūlītēja gatavošanās Saeimas nākamajām vēlēšanām, jo jāpiekrīt, ka šī ir viena no pēdējām Saeimas sēdēm šajā sasaukumā, šajā sesijā, un nākamais rudens cēliens jau iesāksies ar gatavošanos Saeimas vēlēšanām. Es domāju, ka ir jāpiemina šeit jautājums, kāpēc mēs šobrīd lemjam par jaunu varam ministru. Es vēlos pateikt lielu paldies Ingai Bērziņai par jau paveikto varam ministrijā, par to, ka viņa spēja šajā situācijā uzņemties atbildību, politisko atbildību un par to, ka viņa nebaidījās būt drosmīga politiķe un arī pateikt, ka tādas kļūdas, kas bija šajā procesā, nav pieļaujamas turpmāk. Tāpēc es domāju, Inga Bērziņa ir piemērs vairākiem politiķiem, daudziem no mums, kā spēt politiskā briedumā arī atbildēt par to, ja tava iestāde vai iestāde nespēja sadarboties ar citu iestādi. Tāpēc izaicinājums noteikti būs spēt sadarboties Saeimai, kas pārvalda Centrālo vēlēšanu komisiju, ar to tehnisko nodrošinājumu, kas ir varam ministra uzdevums. Tāpēc paldies, Inga, tev par darbu, un es zinu, ka tu būsi labs papildinājums Saeimas kolēģiem.
Bet runājot par CVK un Saeimas vēlēšanām, skaidrs ir, tātad Bērziņas kundze ir uzņēmusies politisko atbildību, CVK komisijas vadītāji šobrīd arī neatrodas vairs amatā, un varam atbildīgās iestādes tiks izvērtētas, notiek tātad arī šis disciplināra atbildības un tehniskās izvērtēšanas process, bet es gribu skaidru atbildību no uzņēmējiem, lai viņi samaksā par to, ko viņi nav izdarījuši. Jo mēs nevaram tikai runāt par politisko atbildību, publiskās pārvaldes atbildību, mums ir jārunā arī par to līgumslēdzēju atbildību, kas piegādāja nodevu sistēmas lietošanai, kuras nebija gatavas līdz galam tehniski tādā kārtībā, lai mēs nepieviltu tehniski mūsu vēlētājus, kur izdarīja brīnišķīgu darbu, aizgāja uz vēlēšanām ļoti kuplā skaitā un nebija vienaldzīgi. Un arī centrālās vēlēšanas tātad visām šīm komisijām, kuras visā šajā spēja norentēties un strādāja un skaitīja balsis arī ar rokām, kas bija plāns B, par ko gan man jāsaka, centrālās vēlēšana komisijas vadītāji varēja uzņemties atbildību jau ātrāk un pieņemt šo lēmumu. Bet tāpēc es arī varam ministram noteikti prasīšu, lai viņš šo uzņēmumu, kurus arī pēc mana aicinājuma vakar visus ir nopubliskojusi, prasa tātad novērst nepilnības un samaksāt. Jo, manuprāt, mūsu sabiedrība ir pelnījusi, kad arī uzņēmējs, ja viņš nevar kaut ko izpildīt, par to samaksā. Tāpēc es aicinu apstiprināt amatā Raimondu Čudaru, kurš ir cilvēks, kas nebaidās no grūtībām. Viņš nebaidās pateikt nē, ja tas ir vajadzīgs, arī mūsu jaunās vienotības komandā, un mēs to ļoti labi zinām. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt Raimondu Čudaru kā jauno varam ministru. Paldies!